Cemex ir lielākais transporta betona ražotājs pasaulē ar lielu pieredzi betona ceļu un laukumu būvniecībā. Latvijā Cemex saviem klientiem piedāvā valčbetona segumu, kuru var ieklāt ar asfaltēšanas tehniku, kas pieejama vietējiem ceļu būvuzņēmējiem. Valčbetons ir Latvijas apstākļiem piemērots ilgmūžīgs materiāls, kurā pat pie lielām slodzēm neveidojas rises un bedrītes. Tā ir tehniski un ekonomiski izdevīga alternatīva ierastajiem ceļu seguma risinājumiem. Ceļa sagas pamatu valčbetona ieklāšanai sagatavo līdzīgi kā asfaltbetona sagumiem. Vispirms izbūvēs salturīgo kārtu un virs tās izbūvē šķembu kārtu. Uz sagatavotā pamata ar asfaltbetona ieklājēju izbūvē valčbetona sagumu. Valčbetons ir ļoti sauss betons, kas pirms ieklāšanas izskatās kā mitru šķembu maisījums. Tāpēc materiālu piegādā objektā, lietojot pašizgāzējus, kuri valčbetonu ieber tieši asfaltbetona ieklājēja bunkurā. Tiklīdz valčbetona saguma kārta ir ieklāta, tajā ar rokas zāģi tiek iezāģētas temperatūras šuves, kuras aizpilda ar bitumena emulsiju. Pēc tam viltņojot valčbetonu, šīs šuves tiek aizspiestas ciet un iegūts sablīvēts līdzens sagums. Vietās, kur atļautais braukšanas ātrums ir lielāks par 50 km/h, valčbetona sagumam ieteicams izbūvēt asfaltbetona dilumkārtu. Laukumiem ar īpaši augstām virsmas vizuālajām prasībām papildus standarta valčbetona seguma ieklāšanai Cemex piedāvā segumu apstrādāt ar atbilstošu virsmas cietinātāju un slīpēt, līdzīgi kā to dara būvējot betona grīdas. Rezultātā iegūst valčbetona segumu, kas vizuāli ir līdzīgs ielietām transporta betona grīdām un āra laukumiem.